Bet es aicinu, jā, tātad bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva vadītājs Māris Zviedrs jau ir skatuvis. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes un Latvijas universitātes pētnieks Oskars Purmalis, lūdzu. Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektors Sandis Dejus. Vilo Baltika municipālās ūdens apgādes un kanalizācijas projekta vadītājs Ārnis Kalpiņš. Un ļoti brīnišķīgs pieteikums kuldīdznieks ar piedzīvojumu dabu Mārtiņš Vasmus. Lūdzu. Bet es varbūt arī tad sākšu ar ļoti vienkāršu jautājumu, kam noteikti tas, ko jūs redzat ikdienā kanalizācijā, nebūtu jānonāk. Teiksim, mūsu ikdienas paradumi, kas ir tas, ko noteikti nevajadzētu mest iekšā podā? Jā, es ļaušu jums atbildēt uzreiz arī jā. Nu, es esmu bijis dažos ūdens apgādes muzejos, kur mūsu vecmāmiņas protestētu par to, ka kanalizācijā nonāk liekie zobi, ko mazbērni ir iemetuši. Bet, diemžēl, tas ir viens no populārākajiem eksponātiem. Liekie zobi? Liekie zobi. Lai nu ko es šai atbildēju sagaidīju? Jā, un, protams, ka spēļu pīlītes, ja, jo, nu, faktiski tas ir tas, kas tur nonāk spēlējoties, ja. Tāds mazas tās, kas pīks tāds, jā. Tās mazās. Wow. Okay, jūs man tiešām pārsteidzāt ar tiem liekiem zobiem. Sandi, es zinu, ka arī tev noteikti kaut kas ir piebilstams. Man tā ļoti stingri teica, ka nekam citam izņemot cilvēku šķidrumus tur nevajadzētu būt. Jā, man lieko zobu vēl nav laikam ko zaudēt. Tas ir laikam forši. Paldies maniem radurakstiem par labiem zobiem. Bet noteikti tas, ko mēs vēl redzam, ir, piemēram, šobrīd ļoti aktuāls virtuvē, aktuāla loma ieņem eļļa un friteris. Un eļļa noteikti nav tas, kas būtu jāizliet olas-podā, kaut gan mēs gana bieži to redzam, un sevišķi to, ko mēs redzam, ka tā eļļa mēdz ienākt arī ar citu kultūru pārstāvjiem Latvijā. Un, diemžēl, līdz viņiem mūsu rokas visbiežāk neaizsniedzās, un mums ir tādi atsevišķi gadījumi, kur pašvaldībās mēs esam spiesti regulāri skalot šīs pārsūknešanas stacijas un tīrīt tikai tāpēc, ka mikrorejonā ir ļoti intensīva fritēšana, kas rada diezgan būtisks sekas kanalizācijas sistēmām, kuras aizdambējās aizaug, veidojās šis betons un absolūti nevajadzīgais maisījums. Bet tāpat arī šīs dienas sākumā runāja par tām pašām farmācijas vielām, kas nenovēršami nonāk bieži vien caur mūsu ķermeņiem, bet tāpat caur nepārāk gudru rīcību to noskalojot toaletes podos. Un tāpat tās jādomā līdzā ir, vai tur tiešām ir šīs salvetes jāmet. Tas pats zeķu bikses Eiropā ļoti liela problēma ir zeķu bikšu esamība uz darba ratiem sūkņiem, kas, nu, ko dara ar sūkni? Aptur. Līdz ar to, jā, tad, ko es arī Alēši saku, kad visvienkāršākais veids, kā mums palīdzēt visās pilsētās, ir toaletes podā mest tikai to, kas nāk no mums, plus toaletes papīrs. Un zupu varbūt, kad izēdam. Protams, ja mēs par klimatu pārmaiņām domājam, tad ēdienu vispār nebūtu jāmet laukā. Bet, nu labi, es nenoturēšos tomēr un atļaušos pajautāt, nu kas ir viss trakākais, ko nācies atrast? Vai ķemerēt ārā, kas varbūt apturējis ar darbību? Nu, kurjos manā vēsturē 20 vairāk gadu ir tāds, ka mēs atradām auto vadītāja tiesības, un viņas bija spēkā esošas. Kabats aizmugurējās izkrīt, to jau diezgan viegli iztēloties. Es nezinu, kā tas bija nonācis mūsu tīklā, bet uz smalkajām restēm, nu, saprotams, ka viņas 3 mm šķirbu netika cauri, ja? Un tā, kad mēs piezvanījām tam lietotājiem, tad viņa kasīja pakaus, kā tu tas, tā bija dāma, ja? Bet, nu, kā tas tur nokļūs, viņa nemācēja pateikt. Kāds es pilnīgi iztēlojos, ka tu apsēdies un no kabats līdzīgi kā tie telefoni, kas, man liekas, iekrīt podos, bet tos gan neviens nenolaiž visdrīzāk. Un otra krutākā lieta ir televizors, ka iepeldēja kanalizācijas sūkņa stācijā. Paldies Dievam, ka tas caureļvads bija tāds 2 metru diametrā, viņš nenosprostoja, bet tās pirmās restes tomēr to televizoru noķēra. Tie bija tie koka korpusa tādi lielie. Viņš rādīja arī tas televizors? Viņš rādīja bezdzīvības pazīmes. Bet, nu labi, tātad tas, ko es saprotu no jūsu teiktā, mēdz būt arī, ka podi ir tādi kā atkritumu tvertnes kaut kādā mērā. Tas ir, nu, mums ienācies, ka nu, tā kā tu kaut ko izmet ārā, miskaste un pods. Jā, nu,
te droši vien jāatcerās, diemžēl, bet vai par laimi, tas vecais labais citāts no vienas no mūsu leģendārajām filmām, ka kultūra sākas no atejas. Tā ir tā vieta, kur tu esi viens pats savā nodabā, un tad tu parādi savu kultūru. Un tur ļoti spilgt arī parādās tas, ko mēs atļaujamies, varbūt klusībā iemest tajā tolts podā, ko mēs neatļaujamies. Un tas, diemžēl, vēl aizvien ir tāds nelāks paradums, cik daudz mēs atļaujamies. Jā, bet es domāju, piemēram, man tā pieredze arī daudz piedaloties talkās, īpaši pie jūrā, talkojot. Es tiešām esmu pārsteigts, skatoties, teiksim, kvadrātmetrā visvairāk atrasto atkritumu ziņā ir nevis cigarešu izdegļi, bet tieši ausu tīrāmie kociņi. Un tad es sapratu, ka viņi arī vienkārši nonāk tur caur kanalizāciju un bieži vien vienkārši izskalo turpatās, teiksim, skalojot ārā. Tā ir tāda visbiežākā sērga. Tie biežāk atrodamie priekšmeti, es saprotu, jā? Es tur tā parādīju, bet tā sērga bija pirms, tāda zinām laika, ka taisīja šos te ausu kociņus no plasmasas. Un viņš ir tādas veida materiāls, kurš neslīkst, nepeld. Viņš ir tādā svērtā stāvoklī. Manā pieredzē, viesojoties Zviedrijā, radniecīgā uzņēmumā un apturot tādu lielu kārtīgu sūknētavu, mēs esam apmēram 2 kubikmetrus šādu kociņu makšķerējuši ārā. Un tad jā, acis visiem bija lielas. Bet šobrīd tiek veidot tie kociņi no tādiem materiāliem, kas šķīst. Ja? Tas ir labi vai slikti. Manuprāt, viņiem tik un tā nevajadzētu nonākt tolets podā. Ja ir slinkums aiziet līdz tai gruškastei, ja, tad visticamāk ir jāliek vēl viena maza kastīte vandas istabā, ko pa laikam iztukšot. Bet, teiksim, skatoties, arī kurš no jums var atbildēt, es jūtu, protams, jums ir daudz ko teikt, bet, teiksim, salīdzinoši ar to, nezinu, jūs arī minējat, jūs daudzus gadus strādājat, bet, paliek labāk to, nezinu, atkritumu ir mazāk, mainās paradumi, jā, varbūt reļļa vairāk parādījusies ienākot citām kultūrām, kas fritē, bet vai ir kaut kāda, ir uzlabojumi, vai tieši otrādi pasliktinās, vai tā izglītības līmenis ir labāks, sliktāks, kādi ir jūs novērojumi? Ir tā, ka ieviešot jaunas tādus paradumus, kas cilvēkiem dzīvi padara ērtāku, tās ir tās mitrās salvetes. Man ir nācies Spānijā, teiksim, ceļojot, skatoties, ieiet, nopeldēties pēc lietus, palika nepatīkam sajūta. Man liekas, ka tajā lietus kolektorā bija ļoti daudz šādas mitras salvetes, kurām nebija tendence sadalīties. Ja. Tā ir tiešām sērga, bet kopš ir ieviesta šķirošana atkritumiem, šī atkrituma plūsma paliek lētāka cilvēkiem, viņi ir par velti tiek šķirot, tur papīrs, plastmasa atsevišķi, bioloģiski noārdāmie atkritumi, ja. Tad visticamāk tas arī veicina šīs kanalizācijas atslogošanu zināmā mērā. Ja. Tā kā mēs esam novērojuši arī šādu tendenci. Ja. Un par eļļu ir viena interesanta nianse. Lieli ēdināšanas uzņēmumi lieto ļoti daudz šādas taukus, eļļas un visādas citas lietas, pakāpeniski runājot ar viņiem, arī ar tādām lielām veikalu ķēdēm un lieliem barošanas uzņēmumiem, ēdināšanas uzņēmumiem. Ja, mēs esam nonākuši pie tādas simbiozes, ka šie te uzņēmumi tomēr priekšattīra savus ūdeņus pirms novadīt kanalizācijā. Un kur tas nonāk? Savukārt tie savākie tauki nonāk metāna raudzēšanas tvertnēs, un tur mēs iegūstam bišķi vairāk biogāzi, un kāds par to samaksā. Viņš nenonāk tam baktērijām uz galda, ja? Bet vispār ir jautājums diezgan bieži, un es esmu dzirdējis arī pat diskusijās, piemēram, mums mājās attaisam to zivis eļļā, skārdeni, un tad tur paliek tā eļļa. Ko ar to eļļu darīt? Vai viņu kompostā liet, vai viņu liet podā, mēs saprotam, nē, izlietnē, nē. Varbūt kāds zina pareizo atbildi. Kamēr tā ir viena šprota buņģiņa, nekas jau traks nenotiks. Varbūt, ka jums aizies sifons, aizies jums ciet pēc laiciņa. Un pašiem nāksies saukt vīriešu kārtas pārstāvu, lai viņš jauc ārā un pucē. Ja, bet mums ir nācies kanalizācijas tīklā vienas nakts laikā 15 tonnas, un tas vairs nav pareizi. Ja? Tā kā mums ir tomēr jāizglīto šie klienti, ar kuriem mēs ilgtermiņā sadarbojamies. Ja.
domājam līdzi, ja šo te eļļu var, sasūcināt kādā mitrajā, bet tajā virtūst vielī, tad viņu aiziet labāk uz atkritumiem. Ja. Jā, tālākam bija atbildi. Jā, es lūdzu, Mārtiņš arī varēs piebilst, bet tas laikam arī bija tā atbildi, ko es esmu saklausījusi, ir, teiksim, tas kaut kāds, jums arī varbūt sadzīvē, kaut kāds trauks ar eļļu, tad viņi sasūcina ar respektīvi lupatiņu ar tolas papīru vai kaut ko citu un izmet. Vai arī, es saprotu, arī kompostā viņu drīkst. Varbūt, Mārtiņ, jums ir kāds vēl labāka ideja par šo? Par to man nav labāka ideja. Nē. Man tikai tāds viens jautājums, tā diezgan jau nies kāds pāris minūtes. Vēl nesen filmā redzēju, un arī vispār ir agrāk redzēts, ka pods dažreiz ir tāda lietišķo pierādījumu slēpšanas vieta, ka ātrumā ir kaut kas jāpaslēpj nelegāls, un tad tas viss aiziet kanalizācijā. Es gribēju tādēļ arī vaicāt, vai tas ir kādreiz pie jums nonācis, un ir nācies ar policiju sadarboties, vai arī vienkārši domāt, kas tad tas ir? Es teikšu tā, ka notiek kādu nazi vai pistoli, baigi grūti noskalot. Nav iespējams. Es nedomāju, ka tas bija nazis vai pistoli. Ja, domājot, kaut kas pulverveidīgs vai kaut kas tāds, ja. Ir pilsētas un ir tādas interesantas monitoringa sistēmas, kur valstiskā līmenī jau domā, ūdens saimniecības uzņēmumi nebūtu par to jādomā, bet ir iespējas mērīt šajos notekūdeņos to, kas no sabiedrības nonāk. Un ļoti labs moments bija šis te Covid, ja, kur es rosināja monitorēt notekūdeņus un saprast veselības stāvokli pilsētā. Un tajā brīdī, kad tiek izanalizēti šie te paraugi notekūdeņi, skaidrs, ka mēs varam zīmēt tendenci, vai sabiedrībai ir tendence uz saslimšanu, vai tieši otrādi uz izveseļošanos. Ja. Un līdzīgi ir arī ar narkotikām. Amsterdamā, kā saka, redz tendences uzreiz. Piepilsētā, ja ir tāda monitoringa, tāda tendence un tādas iespējas, tad var redzēt, no kura satedzes baseina, kurā sūknētavā viņš nāk, un arī cik bieži tas katls tur vārās. Tādā veidā policija var izsekot. Un runājot par tendencēm, vai ienāk arī kaut kādi jauni mehānismi, tehnoloģijas, vai, es dzirdēju, saklausīju arī par to, ka jāiegulda nauda, jāattīsta, protams, tuvojoties arī ģeopolitiskai situācijai, kādā mēs esam, bet vai ir kaut kādas jaunas tendences, kas ienāk šajā apsaimniekošanā, vai kaut kas tāds, ko gribētos Latvijā vēl ieviest kanalizāciju uzlabošanā, vai nezinu. Man nav pilnīgi nejausmas par šo tēmu. Es atkal varu papildināt, ja jau ir maz gribētāju runāt, tad īstenībā tā jaunā direktīva, kur iepriekšējā 30 gadus, kā saka, bija nokalpojusi un zinātnieki papētīja, kāda tā ietekme ir uz apkārtējo vidi un saprata, ka var vēl labāk. Ja? Tad parādās dažādi savienojumi, kuriem īsti nav skaidrs, kā viņi ietekmē sabiedrības veselību. Un kā tad to īsti attīrīt, jo mēs redzētu, tur 3 mm, tur matus ķeram ārā, tur miligramus kaut kāds, bet tas jaunais, modernais piesārņojums, viņš ir nanogramos mērāms. Ja, un ja mēs runājam par to, kādas zāles mēs lietojam katrs, un iespējams, ka lielos daudzumos, tad tie visādi ibumetīns un diklofenaks un tā tālāk. Zinātnieki pēta šo te atlikumu, ko mēs ar jums izdalām katru dienu, ietekme uz apkārtējo vidi, uz zivīm, uz to, vai viņš nenonāk atpakaļ uz mūsu galdu tādā nevēlamā veidā. Ja? Līdz ar to ir arī šīs te prasības un jaunas tehnoloģijas, visticamāk ar apstrādēju ar papildus ar ozonu vai ar aktīvo ogli, lai to visu izfiltrētu līdz tādam līmenim, ka tas vairs nav bīstami tādam pārtikas aprites ciklam. Ja? Paldies, jūs arī vēlaties piebilst. Jā, pa lielam ir, mēs visu laiku tagad pieskārāmies tam jautājumam, tām pirmajām sekām, ko saskarās attīrīšanas iekārtas, bet ir otrs jau jautājums arī, kas tek ārā. Jo šie visi tie nosauktie kubikmetri, attīrīti ūdeņi arī kaut ko satur, un tas viss, tā teikt, nonāk vidē. Un šam aspektam es savukārt esmu vairāk pievērsies nedaudz pēdējā laikā. Un, protams, tur ir atrodami gan tie paši biogēni, kas to Baltijas jūrā nonāk arī pēc attīrīšanas. Daudz mazāk nekā neattīrīto. Attīrīšana vienmēr labāk nekā neattīrīšana. Bet tādā ziņā arī
atspoguļojās tas sabiedrības vidē spogulis. Mēs pēc tām analīzēm redzam, ka cilvēkiem diezgan bieži ir iekaisumi, tātad ir depresija, tāpat ir līdzekļi pret diabētu, pret epilepsiju. Tās visas vielu paliekas ir atrodamas nanogrammos, mikrogrammos, bet viņas ir atrodamas izplūdē. Tas, kas nāk jau ārā no attīrīšanas iekārtām, nonākot vidē. Tur, protams, atšķaidās, bet tas notiek katru dienu, ilgtermiņā, gadu no gada. Baltijas jūrā. Jā, protams, tā ir kaut kur mazās, ir iekšzemē sākās ar saldūdeņiem, kamēr tas viss pēc tam nonāk līdz jūrai. Bet, pieminētā šī direktīva, protams, ir apzinoties to, kad esošā tehnoloģija līmenis ir daudz aiztur. Mēs daudzām lietām tiekam galā, bet ir, protams, šīs vielas, jaunās vielas, ar kurām īsti labi varbūt netiek. Ir iespējams arī, ka liela daļa atdusās tajās dūņās, kaut kas arī smilšķērājos paliek, kaut kas tajā atkritumu tonnā sākumā uz restēm, bet direktīva mums arī paredzējusi, tāpēc tās investīcijas šīm lielākajām apdzīvotājām vietām būs ieviest to nākamo stadiju specifisko slāpekļa fosforu saistīšanu, lai minimizētu, jo tās kubikmetri, ko gadā vada un beigās tonnas, ja mēs rēķinātu, ir milzīgas. Tad ir, protams, vēl pēc gadiem būs šī 4. stadija, kad mēs sāksim mēģināt ķert farmaceitiskās vielas, mikroplasmas, sevišķi bija uzsvars uz mikroplasmas pēdējā laikā, un arī šajā direktīvā tas pirmais uzsvars. Pie šā šobrīd strādā, ir kaut kādi piedāvājumi, risinājumi, bet tā grūtība ir, protams, mums ir miksēta viela, tā plūsma. Tāpēc ir otrs virziens, kas vismaz zinātnē parādās, ir ne tikai darboties ar šo 4. stadiju, 3. stadiju, kad ir sorbēt kaut ko no tās lielās plūsmas, bet ķerties klāt konkrētiem ražotājiem, specifiskiem. Ja mums ir kāds ražotājs, kuram ir specifiska viela plūsma, pieņemsim, vai tad farmācijas uzņēmums vai kāds cits ķīmiskais, kur varbūt vēl nav milzīgs klāsts ar vielām, tad ir varbūt var izstrādāt šos materiālus sorbens, kad mēs tās 5 savienojumus jau izlasām ārā no šīs ūdeņa plūsmas, kas nenonāk līdz bolderājai vai tā. Un otra tā nianse, protams, ir direktīvas skar lielās. Mums jau ir virkne un pēc skaita ziņā daudzkārt lielāks ir šīs mazās attīrīšanas iekārtas un vēl arī nepieslēgto māju, ir skaits, kas nav pieslēgts tai kanalizācijai. Un šie savukārt ir tā pelēkā zona. Protams. Bet arī iepriekšējā diskusijā Mārtiņš jau runāja, tur gan bija par citu tēmu, kāpēc un kā dzert krānu ūdeni, kā to komunicēt. Jautājums ikvienam no jums, kā mēs varam vislabāk komunicēt un izplatīt zināšanas par šo sadaļu, kas ir tātad mazmaiņa, kas ir šī te kanalizācija, jo man šķiet, ka ļoti daudziem nav ne jausmas par to pašu eļu, vai nav ne jausmas, ka tur nevajadzētu visu kaut ko mest ārā, jo tiešām runājot un stāstot par to, ka medikaments nevajag podā, medikaments vai kāds cits vielas noslīcināt podā, ir ļoti daudzi, kas ir pārsteigti. Viņi saka, kā? Bet tas jau tur attīrās viss. Kā mēs varētu varbūt plašāku auditoriju, plašāku sabiedrību uzrunāt par šo, jo arī šīs dienas pasākums ir tieši par to, ka mēs mēģinām tā kā stāstīt un paplašināt zināšanas par ūdeni, lepērkam plasmas pudelē, bet šī ir tā otrā jau kategorija, kas ir mūsu kanalizācija. Lēnā garā strādājot un cilvēkiem stāstot, ko nedrīkst mest podā un tā, jāņem vērā tā tendence ir manā ziņā bišķi labāka. Es domāju, ka tas ir vairāk saistot ar privātās personas, kuriem ir pašiem savā pārsūknēšanas stacija un tāda, un tad cilvēks, tad, kad viņš nonāk nelemē un viņam kaut kas aizsprostojies vai tur aizaudzis tiec, un ka viņš redz, cik viņam ir jāsamaksā par to, lai atbrauc meistars un salabo, viņš sāk domāt, vai tanī podā ir jāmet tas, ko viņš laika darīs. Ja aizbrauc cilvēks un redz, ka tur ir samests tās pašas mitrās salvetes un vatas tamponiņi un vielas, kas neizšķīst un uztinies uz darba ratu, viņam tas servis ir dārgs, tad viņš sāk domāt, vai drīkst mest to podā. Un tādā veidā droši vien tas Tas tā kā vairāk, protams, privātais, bet lielākā daļa no mums tomēr ir tajā tīklā, un tad kā liekas, kāds jau tur paskaties, mums rādīja prezentāciju, tur jau viss satīra un smuki. Mārtiņ, varbūt tev ir kādas labas idejas, kā par šo runāt, vai vispār ir vērts, jo man patika tā doma par ekskursiju. Es labprāt aiziet ekskursijā, es tur neesmu bijusi, un man liekas ļoti interesanti paskatīties.
atsaukšos uz pagājušo vasaru, pēc kuras es vairs neesmu gaidīts Igaunijas kempinga vietās. Kad mums sanāca caur ērkšķiem mūsu projektā tieši tā problēma ar kemperi tolets iztukšošanu. Kāpēc es par to saku? Tāpēc, ka tur arī meitenēm likās, ka tas pods ir tāds kā portāls. Tas ir portāls, tu iemet un viņš kaut kur pazūd. Vienkārši nav vairāk. Pārstāja eksistēt kaut kādā aizpeldu, nezinu kur. Bet tas viss atapās tādā maziņā, es teikšu, aptuveni tik lielā tādā konteinerītī, kurš ik pēc dienas, ik pēc divām bija jātīra. Un tad vienā mirklī mums sāka apnikt tas, ka tur arī viss tas nonāk. Un mēs viņam vienkārši tieši arī parādījām. Pateicām, meitenes nāciet, mēs viņu izņemsim ārā un parādīsim jums, kas tad tur īsti ir iekšā. Un man liekas, ka tas arī viņām nostrādā, jo līdz tu neredzi, līdz tev ir, kamēr tev galvā ir tas, pods, tas jau ir tāds vienkārši kaut kāds portāls uz kaut kurien, tur nolaist savu zelta zivtiņu mirušo vai jebko. Tikmēr tu visu laidīsi podā, bet kad tu redzi, kas notiek tajā otrā pusē, tāpēc tās ekskursijas un tiešām parādīšu. Vienkārši bildes, man liekas, ļoti labi strādā. Bildes arī ļoti labi nostrādā. Es tieši gribēju teikt, es dzirdēju tādu ļoti reakciju no publikas tieši, ka tās bildes parādīja, kur bija viss tas. Bet par to portālu runājot, jāsaka, ka mūsu Dairade Latvijā to veicina, jo jūs redzējuši supermoderno foršo bērnu jauniešu filmu Boom, tur viss ir ap podu. Respektīvi, viss tur tāda mistiskā pasaule. Tu ienirst, un tur ir kēdes, un tur ir zelts, un tur ir video spēļu pults, un viss kaut kas cits, un tad viņi tur met iekšā un vēl kārā, un tad likās, wow! Un tad otrs, tas Skibidi toilets. Es nezinu, es neesmu to redzējis, to multfilmu Valronu, droši vien, ka jūs nāstrija. Bet, jā, tur tā dziesmas un tā bērni ļoti, tā kā tās populārs, man liekas, amerikāņu kaut kāds arī, ka tur viss ir ap podu. Un es nezinu, kāpēc, es kādreiz tur atceros improvizācijas teātros, teicu, ka tur seks un pods un kapi un bēres ir tas, par ko jogo, tad tagad ir kaut kā tā poda aspekts, kur tiešām tā kā viss parādās, un tas tiek kaut kādā mērā varbūt arī nosēžās zemapziņā, ka kaut kas normāls, ka tajā podā tur paigā pasauli ar to zivtiņu un daudz ko citu. Bet varbūt ir vēl kādas idejas, kā mēs varētu izglītot vai par to runāt. Viens ir šādas diskusijas, bet, būsim godīgi, tās diskusijas ir vairāk mums pašiem saprast un savu kopsavilkumu, kur mēs šobrīd atrodamies, bet kā par to runāt ar plašāku auditoriju? Droši vien nav nekas labāks par deguna iebāšanu, tai brīnumā nav. Un tas pats kaunināšanas pasākums, par ko mēs runājam par dzeramā ūdens lietošanu, tas droši vien cilvēkiem rada šīs pārdomas un par tavu personīgu ietekmi uz vidi, un visticamākais vienkārši šīs ekskursijas, šī piemēra, šīs bildes un kampaņas noteikti varētu būt tas, par ko mēs nākotnē domāsim, tāpat kā mēs pirms 10 gadiem sākām šķirot atkritumus, un jau tas šķiet pašsaprotami. Tāpat mēs varētu sākt šķirot to, ko mēs metam toaletes podā, vai ne? Un, manuprāt, savādāk, ko mēs jauni izdomāsim. Ja tu redzēsi savas darbības sekas, tad tu vari pieņemt arī lēmumus. Jo šobrīd tas tiešām ir portāls, tas ir baltais porcelāna brīnums vannas istabā, kurš aizskalo visu prom. Vai ne? Prom un kaut kur tālu prom. Bet, kad tu aizēji peldēties Bolderājas pludmalē, un tev nāk ausu puļķīšu apakaļ, tad tu paliec varbūt skumīgs. Varbūt, ka tu aizbrauc uz Ipiķiem, un tur nav tie puļķīši. Vai ir kāds jautājums no auditorijas? Lūdzu. Ko jūs ieteiktu darīt apkopējām? Jo, kā mēs zinām, ir apkūles kūbri, rūpnieciskās telpas, kas tiek uzkotas diezgan viegli. Ko darīt ar šiem apkūbri? Tātad, jā, jautājums tiem, kur nedzirdēja tiešsaistē, ir par to, ko darīt apkopējiem. Ir daudz dažādas vietas, kur... Jā. Ķīmijas mūsdienās jau faktiski veido tā, lai viņas būtu bioloģiski noārdāmas. Ja? Un tas mazais procentiņš šo te virsma aktīvo vielu, kas palīdz tai virsmai kļūt tīrai un spožai, visticamāk mēs nekur neizbēgsim kā nolaišanai ateispodā, ja, tai pašā. Un apkopējam es novēlētu vienkārši veikt apzinīgi savu darbu, ja, un mēs jums par to pateiksimies. Nē, viena no tām uzgavēlējām. Nē, noteikti tāpat kā ūdeņnieki ir svarīgi cilvēki, tā arī šī profesija ir ļoti svarīga. Un man šķiet, tas viens no praktiskiem soļiem ir atdalīt mehānisko piesārņojumu no šķidrā piesārņojuma. Tas vien jau mums radītu iespēju labāk attīrīt notekūdeņus. Būtībā visi gruži, kas ir uz zemes, tiem būtu jāatrodās atkrituma urnā vai tvertnē, kā pareizi. Urna slikts skan, tur tikai beigtie guļi, ja, vai sēž. Bet tātad gružus savācam, savukārt šķidro frakciju, tad, gribam vai negribam, mēs droši vien savādāk nekā neizdarīsim, kā aizskalosim. Bet
arī apkopē ir dažādi, vai ne? Un dažādos uzņēmumos. Un tas ir vēl viens jautājums, ko mēs arī šobrīd varbūt ne tik aktuāli un aktīvi, bet strādāt ar uzņēmumiem, ražošanas uzņēmumiem, apzināties, kādas vielas viņi izmanto ikdienā un kādi šī ķīmiskie savienojumi un reaģenti varētu potenciāli izplūst no šiem uzņēmumiem un iespēju robežās samazināt vai nu viņu lietošanu, vai nu jau preventīvi savākt šos bīstamos savienojumus un kaut kādā citā veidā, vai nu kā bīstamos atkritumus izvest vai pārstrādāt kaut kādā savā iekšējā procesā un notekūdeņos novadīt tikai to notekūdeņu frakciju. Un kā viens no tādiem, manuprāt, super vienkāršiem piemēriem, mēs kādreiz sākām ar piensaimniecības uzņēmumiem strādāt, jo piena pārstrādes laikā notekūdeņos var novadīt netīši ļoti lielu šo biogēno piesāņojumu. Un staigājot pa piensaimniecības uzņēmumiem, ejam, tur biezpienu čupiņu mētājās, tur kaut kur krējums izlīs, tur vēl kaut kādas piena produkts pie zemes. Un agrāk, kad pirms mēs pie viņiem bijām aizbraukuši, kur tas viss nonāca? Ar birsti, Renē un no Renes kanalizācijā. Nu, kaut vai šeit pievēršot uzmanību tam, ka biezpienu tomēr var saslaucīt šaufelē un aizies uz biogāzi pēc tam, tu jau būtiski samazini šo piesārņojumu, ko tu vari radīt pēc tam uz attīšanas iekārtām. Tādas it kā mazas, vienkāršas, pašsaprotamas lietiņas, kuras var arī radīt daudz un būtisku seku. Es esmu pamanījis, ka ļoti daudz pīpētāji viņi izpīpē un tad to izsmēķi iemet iekšā tajā reņstelē. Es domāju, jūs visu to esat redzējuši. Tā taču nevajag darīt, vai ne? Pasaulē ir ļoti labas šīs akcijas, mēs varbūt Latvijā nonāksim, ka Renstela, tāds vārds ir, ja? Notaka, nē. Kā pareizi saucās šitā? Gūlija. Gūlija ir upes sākums. Un tas daudziem cilvēkiem aizķirās, jo tad, kad tu iemet tur savu koženu papīrīti, izsmēķi vai kaut ko citu, tu viņu reāli izmet upē. Nu, tad varbūt, ka nevajag tā darīt, jo tai upē varbūt tu gribēsi papeldēties vai suni nopeldināt vai varbūt kādreiz padzerties. Paldies. Vēl kāds jautājums vai komentārs? Jā, Mārtiņš iedos mikrofonu. Es vienkārši domāju, ka bērnu dārzos vajadzētu sākt. Tas būtu visvienkāršākais mazajiem bērniem stāstīt, kā vajag rīkoties gan toaletē, gan visu. Jaunu Ričī rivu dziesmu vajag par podiņiem. Tieši tas, ko mēs no rīta runājām, kad viens no šī gada aktivitātes vitamīns ietvarā rezultātiem būs dziesma, kad toaletes pods nav atkritumu tvērtne. Un tur var mest tikai kaut ko tur var mest. Un to mēs mācīsim tieši jaunajai paudzē, jo mēs būtībā mācīsimies no atkrituma nozares, kas šobrīd ir gana būtisks jau rezultāts sasnieguši caur skolām, caur šo vispārēju izglītību par šķirošanu. Mēs redzam to pašu, kad jaunā paudze noteikti ir tā, ar ko runāt, kuri pēc tam, labi, ne šodien, bet pēc 5 un 7 gadiem jau būs tie, kas pieņems lēmumus par to, ko darīt ar notekūdeņiem un kā mājsaimniecībā to organizēt. Varbūt kauninās vecākus. Un viņi noteikti ir tie cilvēki, ar kuriem sākt. Es pilnībā piekrītu, ka jaunā paudze ir tie, kas ir pirmie, kurus uzrunāt un caur kuriem mēģināt iegūt dzirdīgas ausis. Kuriem būs jāpeldās tajā Baltijas jūrā. Es atvainojos ar 8 valstīm. Jā. Un es gribētu arī aicināt, ja jums izdodas internetā atrast vai bibliotekā ir tāda smuka maza grāmatiņa, kas tie mazai auditorijai jau ir domāta, tas ir Ceļojums pazemē. Un tā mazā meitene Skaidrīte, kur jau 20 gadus atpakaļ ir mazā meitene bijusi, ja? Viņa arī noskaidro, kur tas notekūdens nonāk un kura viņa tās nejauši izmestā pīlīti ir aizpeldējusi. Ja? Tā kā izzinošs materiāls, bērniem patika. Šī grāmata ir pieejama Google. Jā, es tieši gribēju noslēgumā vaicāt, vai ir kaut kādi materiāli, kā var pieteikties ekskursijām? Ir kaut kāda mājaslapa vai Instagram konts, kam piesakot, varbūt konts, kurā var publicēt visas tās šausmas, mēs varam kopīgi šausmināties online. Pa vienam lūdzu, un ne visi uzreiz, bet rīgasūdens.lv. Vai? Noteikti arī mēs ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā par šo runājam, un mēs aicinām nekautrēties, un mēs arvien vairāk arī ūdenssaimniecības aktivizējam šajos jautājumos, atvērt durvis. Protams, iespēja robežās, atvērt durvis un parādīt, kas notiek aiz toaletes poda. Un uzrunāt ūdenssaimniecības uzņēmumus, nekautrēties. Katrs zina, ka viņš maksā savu rēķinu, vai tas ir Rīgas, Kuldīgas, Valmieras vai kāds cits ūdenssaimniecības uzņēmums, kurš tad nāks vai tu pie viņa aizies paskatīties, pastāstīt par to, kas notiek aiz šī portāla. Vai tur dzīvo fejas vai varbūt kaut kas cits. Lielas paldies!
Jā, Mārtiņ. Man ir viens jautājums. Svarīgs noteikti. Jā, ārkārtīgi svarīgs. Vai attīrīšanas iekārtām ir kāds, piemēram, Instagram konts, Facebook konts vai Threads konts? Es iedomājos, tāpēc, ka iedomājieties, kā Mārtiņš teica par tām bildēm. Iedomājieties, ja katru reizi, kad kaut ko atrastu, iepostotu, šodien atradām tiesības, televizors, tā kā, un tas būtu... Es piesakotu uzreiz. Es arī piesakotu, tiešām. Praktisks iznākums šodienas diskusijām. Ļoti labi ideja. Facebookā noteikti spiediet laiku un sekojiet rīgasūdens.lv. Arī, man liekas, ka ir arī Instagrams. Jā. Man ir labs nosaukums brūnais limuzīns.lv. Es domāju, ka pēc šodienas, ja rīt nebūs, būs ļoti vīlusies brūnais limuzīns. Lielas paldies dalībniekiem par dalību un visiem arī dāvanā ūdens pudeli ar svaigu krāna ūdeni, kas ir atdzesēts un saglabājis temperatūru, jo tā ir termokrūze. Lai jums laba lietošana. Lai mums visiem izdodas samazināt visas tās muļķības, kas atrodamas kanalizācijā, izglītot un tiešām mans personīgais novēlējums tīrāku, skaistāku, labāku, veselīgāku Baltijas jūru, jo es domāju, ka tur daudzi nesaprot to, ka tas viss tomēr nonāk tur un beigās arī uz mūsu galda ar to zivtiņu vai aļģīti vai kādu citu vielu. Līdz ar to liels paldies par jūsu darbu un arī par to, ka jūs spējat par to runāt tā kā ar humoru. Paldies jums! Paldies! Thank you.